Rapīt, jā. Tad paņemsim, ka viņš paņem no tiem, no katru kaut vai 10 tā jau. To var pasēdēt arī pagrabā. Sākām, teiksim, atpūsties, pēc tam droši. Jā, vēl ietau. Kāda problēma? Jānīgi, un tu uzņem, jā? Strādās. Prozent, Jānīgi. Nav piespiesas koķis jāliek. Nu, uzņem, jā. Viņš tikai apskatās. Jānīgi nezāģēja malu. Principā mēs varam arī palikt. These are the personal things what you can carry. Vai mēs varētu redzēt, kā jūs par sevi? Kādu veidu ceļojums, kādu veidu ekskursiju? Nu kā? Jūs braucāties pats? Nē. Uz a group? Turistu grupu? Jā. Turistu grupu. Un cik ilgi jūs bijāt Dānijā? Mēs kādam parādījuši pavacījums. Pilnīgi visu viņu pārbauda. And always addresses. It's very interesting. Un sevišķi var dabūt piezīmi grāmatiņu, tad viņi pārbauda adreses, kur un kā. Vai gadījumā neparādās tādas adreses, kas varētu būt ļoti interesantas kaut kādās citās valstīs, jā, tieši sevišķi risku valstīs, risku zemē. We're not allowed to read letters, but addresses and things are, that's okay. Viņiem nav atļauts lasīt vēstules, bet adreses skatīties viņiem ir atļauts. Piezīmi grāmata. Cik daudz lietu viņi ir atstājušies. Neredzā? Tā jā, viņš pa savu redzēt. Viņš arī sāks skatīties, jo savādāk tas būs diezgan ilgi. Priekšā šodien vienmēr, ka jūs skatās zēni, jā, man ir lūgums. Paskatīties, jā. Es cenšos nestāvēt. Nē. Jā, nu jau spējuši. Es zinu, tu redz, tagad. Es jau šito paņēmu priedot. For something that indicates this maybe they are No? Viņi prasīja pēc komisijas ar personīgām vajadzībām. Kā to var paskatīt? Mēs uzņēmāmies kaimiņiem veļu mazgāt visiem, kas nāk par maksu. Lūdzu. Par maksu? Jā. Lai viņš raksta paskaidrojumu tātad, tad viņš jau ir jāmaksā ieved mūžu. Tas jau biznes. Tas jau ir biznes. Nē, to viņš man saka. Nē, viņš jau tur, ka Imantam pateica, bet tā viņš saka, es pa velti mazgāšu kaimiņiem, labi kaimiņi. Nu, bet tas ir tak likums, tas ir muļķīgs. Mums tas ir vienkārši muļķīgs likums, ka 337 lati un lūdzu, te viņi ir. Nu, tad šis smiekls, nu.
Kur tā viena pacīmotām noblakot? Cik labi smaržo tā viens. Jā, tas tā ir ļoti labs ir. Tas oranžais. Skatieties, kā vajag muitniekiem strādāt. Mācieties, par ko es esmu runājis. Es zinu, tu zini, bet nestrādā. Paklausīs, ja mēs tā strādāt, tad būtu Rīmi 20 kilometri. Te jau katru. Ne jau katru. Tev jau viņš atrod. Ne katru. Paņem, noliecot uz šitā, mēs to līdz sāksim strādāt. Tā jaunedēļ. Sāksim tā strādāt. Un prasīšu to mums. Kas tas tāds? Un kā noķers ārpus tur un nebūs šitais šeit. Tad būs tas, kas... Nu, bet ja noķers tādu, kas nebūs, bet iepriekšējies un pēc tam būs... Tāpēc ir jāskatās, tāpēc klausies, un vajadzēja uznākt, paklausīties, ka ir... Es tāpēc, direktor kungs, es biju šokā. Es sēdēju bez darba un tur augšā kaut kur rādīju. Kāpēc tu nenāci? Tāpēc, ka es nezināju, man atnāk šī Nu kā, es pateicu posteņu priekšniekam, man vajadzētu visus cilvēkus sagāt. Pēc tev jāstrādā savā darba vietā. Kāpēc? Kā tas ir savā darba vietā? Nē, tas viss ir kārtībā. Man nevajag gal te nodarboties ar to, ko jūs te visu laiku nodarbojaties. Nevajag ar to nodarboties. Ar to, kad negrib neko darīt. Grib neko darīt. Un mācīties vēl mazāk. 3 reizes 337. Mums vajag tos, kas māca pa priekš, nevis pašiem. Kas māca, un neviena nav. Pa 20 gadu reizi atbrauc un tad sāk te runāt. Tev pirmā reize atbrauc. Es šitā te firmača mašīnā, viņš man te pateic barjeras nošķirt. Jā, tā tik var runāt. Jā. Tā kā mums vajag kārtību. Un kas viņam bija papīros? Papīros un pulvers. A šampuļus un to nebija? Noteikti viss, kas bija. Nu, tos vajag apskatīt. Kur ir papīri tev tā? Papīri tikai nodeklarēt, noformēs tik tad, ka pārbaudīs viņu. Tā, kas mēs darām. Nē, kā tas ir noformēs? Nu kā? Jo viņš ir nodeklarējies. Jā, un... Tagad pēc deklarācijas tiek pārbaudīt. Jā, tā arī viņš izdarīs. Jānis viņus paņēma tur no... un paņēma tur deklarāciju. Tā, Mēs drīkstam aiziet, iedzert kādu kafiju, apsūdīties, jo man ir es ar viņu aprunātos. Ja es filmēšu, tad tālāk, vēlāk, jā? Iesim aprunāties. Iesim tad galāk uz viņu galu, jā? Tur, līdz galam. Cienījamais valsts komisijas priekšsēdētāji, cienījamās dāmas un godātie kungi. Man ir liels prieks sākt šo darba dienu ar šādu atslēgu rokās. Šī diena nav parasta īpaši celtniekiem, jo parasti, ja sāk darboties valsts komisija, tad mums ir tāds liels saišķis ar atslēgām. Šī komisija ir neparasta. Mums priekšā ir arī zaļa lenta, kuru mēs tūlīt pārgriezīsim. Man rokās ir simboliskā atslēga. Mazliet no vēstures, 92. gada ap šo laiku mēs sākām darbus
93. gada rudenī pirmā kārta tika palaista eksploatācijā līdz pusītei. 94. gada februārī otrā kārta tika palaista eksploatācijā, un šī te trešā kārta bija ļoti patīkams darbs. Pa vecam mēs viņu saucām regulēšanas palaišanas darbi, kuru laikā mēs mazliet palabojām stāvas kļūdas. Tie, kas eksploatē, redzēja, kas trūkst, ko vajag klāt, tātad to visu praktiski mēs spējām saliedēt. Un es šodien ar prieku varu paziņot, ka uzņēmums NCO centrs ar saviem kompanioniem ir darbu pabeidzis un sirdīgi nodot šo atslēgu nākošam, tas ir nama tēvam un eksploatētājam un cieņam un dienas. Priecājos to palīdzi. Cienējamie kolēģi, cienējamie viesi, līdz klātesošiem. Šodien valsts pieņemšanas komisija parakstīs pieņemšanas aktu objektam, kur jūs šodien redzat šeit priekšā, un kurš, manuprāt, un daudz klātesošie jau noteikti arī pārzina situāciju, ir tādā pabeigtības stadijā uz valsts robežas, nu, kādu mēs daudz maz vēlamies redzēt mūsu valsts robežu. Es gribētu teikt, ka celtniecības gaitā daudz kas bija arī jāpalabo, un šeit jau mūsu kopējā sadarbība ar valsts ieņēmuma dienas kapitālā celtniecības daļa, ar arhitektu, ar celtniekiem, Valmieras, SCO centrs, ar ceļniekiem. Visi šie jautājumi tika kārtot ļoti korekti un koleģiāli, sevišķi pēdējā laikā. Un šeit jūs šodien redzat rezultātu. Un es domāju, ka arī turpmāk tiks veikts šeit darbi uz robežas, lai visa tā darbība, kas saistās ar robežu apsardzību, ar muitas darbību, lai viņa notiktu ātrāk, operatīvāk, korektāk. Tāpēc es gribētu teikt, ka varam būt apmierināti par to, ka šāds punkts ir uz ļoti svarīga ceļa uz maģistrāles Via Baltica. Es gribētu pateikties celtniekiem, arhitektiem, visiem vadības cilvēkiem, mūsu departamentam, robežu apsardzības vadībai par to kopējo sadarbību. Tā tika panākt celtniecības gaitā un, protams, arī iekārtojot darba vietas gan robežu apsardzības darbiniekiem, gan muitniekiem, gan arī visiem tiem, kas apkalpo un sniedz pakalpojumus šeit līdzpotam. Valsts pieņemšanas komisija šodien pieņem muitas robežu kontrolas punktu amatā. Un es vēlētos, lai šajā svinīgajā brīdī šo skaisto lenci par tradīciju objektu atklāšanā pārviestu muitas departamentam priekšsēdētājs Urmans. Lūdzu. Es tagad dažus vārdus pateikt pirms pārgriešanas šīs lences, jeb atklāšanas punkts. Protams, būs vēl daudz darba šeit. Būs jāpapildina šis muitas kontrolas punkts. Bet principā šeit jau var strādāt, tā es arī saprotu. Un par cik šeit strādās liels kolektīvs no dažādiem dienestiem, no robežsargiem, no muitniekiem, veterinārā dienesta, auga aizsardzības dienesta. Es domāju, ka te būs labs kolektīvs. Un savā starpā nesadarbojas. Būs arī citi dienesti,
kas apkalpos šo te punktu. Nu, cerēsim, ka arī citos Latvijas kontrolpunktos būs analoģiska situācija, kad varēs izveidoties kolektīvi attiecīgajiem dienestiem un strādāt robežu kontrolpunktos. Maz informācija par turpmāko darbu, kā valsts tieslietu komisijas strādās individuāli muitas priekšnieks. Un šī posteņa priekšnieks ir pavadījis vispārējo objektu apskatē. Tad, kad jūs būsiet tiekat individuālās valsts pieņemšanas komisijā, būs iepazinusies ar šo skaisto ēku un ar visu apkārt un ar darbu, ko veic muita un ko veic robežsardze. Tad vietējās pašvaldības līderis Dauriņas kundzes vadībā ir priekšlikums jūs iepazīstināt ar ainagu tādu nopietnu lietu kā muzejs, Jālugudzēsīgs muzejs, ko, manuprāt, neviens tā īsti vēl nav redzējis un skatījis. Jūrniecības muzeja noteikti esat skatījuši. Un, protams, Dauriņas kundze arī pastāstīs, vai pats varbūt arī parādīs, kur notiekās jau pirmie būvdarbi ainažu ostas atjaunošanā. Tas arī saistīsies ar valsts ieņēmumu dienestu darbību, ar robežsardzi, ar muitas darbību. Un pulkstens īpašo domu visi laipni aicināti. Un nevilks kā papiedēšana, jāpiedīgā saima, daudzībā. Šitā pusē, kur uzstojās ilgčas. Cienījamie celtnieki, cienījamie mājas saimnieki, apsaimniekotāji, muitas departamenta cilvēki. Mēs šodien ar ziliem deguniem, bet priecīgi esam šajā vietā, jo tiešām skats, braucot no kaimiņu valsts Latvijā, būs pavisam citāds, nekā varbūt viņš bija dažus gadus atpakaļ. Par to ir prieks rajonam it īpaši, ainažiem noteikti un valstī kopumā. Jo nedaudz nedēļas atpakaļ iznāca braukt uz Lietuvas pusi, un tur vēl tā nepabeigtība, un tas iespējas, protams, tuvu nav tāds, bet arī redz, ka tur top un veidojas, un arī mūs, protams, ļoti skaisti. Gribētos, lai šis punkts nestu slavu un godu mūsu ainažu pusei, rajonam un Latvijai.
un lai vienmēr visa rīcība, darbība iet pareizi kā smalks pulkstens. Un mēs tā nu atstāsim no pašvaldības daudz nerunājot apsaimniekotājiem muitas punkta saimniekam, lūdzu. Jā, šo te mēraparātu, lai viņš rāda ainaši pareizo laiku un pulsu visai jūsu dzīvei darbībai, un lai jūs iet vienmēr pareizi visam kursam līdzi. Lai jums sektas šeit darbā. Šo albumu mēs dāvinām par piemiņu. Es ceru, ka pirmie fotoattēli parādīsies šodien. Oficiāli reģistrācija muita ir. Mēs vēl nedosim dāvāt. Mēs esam darām. Cik laiks ir vērts, es lūgtu, acīm redzot, tagad šķērsot šo stop līniju un doties objektu apskatē. Paldies! Ir valsts komisija. Lūdzu. Sapulcēties. Otrā prāvā.